Reiti, ja kāniņš stāv ārā, bija problēmas, kad viņi nevarēja viņu iedarbināt? Līdz šim neesam vēl saskārušies tādu problēmu, bet esam novērojuši, ka ir bijušas problēmas kādiem klientiem ar dīzeļu motoriem, kādiem vecākiem vai gāzes iekārtām. Bet tāpēc mēs vienmēr sakam, vajag turēt tomēr siltumā, mēs labāk jau ņemam elektrību. Elektrībai nebūs problēma, protams, būtu foršāk viņu turēt siltumā, lai tas akumulātors ilgāk turētu. Mēs esam par elektrību. Rohlas? Vēl vairāk palikiņus. Mēs vienkārši esam tagad forši atpakojuši, salikuši, sagatavojuši klientiem. Tā kā šis jau ir vienkārši gatavs, lai kurš klients var iegādāties. Tie jau ir klientiem vai tie vēl nav pārdoti? Daļa ir konkrētiem klientiem, kaut kāda daļa mums ir vienkārši noliktavas atlikums, lai vienkārši klients, kā atbrauc pakaļ, uzreiz var saņemt viņu. Vai es to parādu 2 rohlas, tu varētu atšķirt, kur ir 1,5 tonīgo, kur ir 2,5? Gan, ka varētu. Jā? Pēc kā viņi atšķirās? Vienīgais tā āršķirīgi nevarēs redzēt, viņiem atšķirās pats cilindra izmērs. Ja viņi blakus abas stāvēs, tad varēs uzreiz pateikt, cilindrs ir resnāks un arī pats elektromotors ir lielāks, bet elektromotoru īsti nevar redzēt, jo viņš ir zem aizsargiem.